Kā jums patīk jūsu dāvanas? Mūsu dāvanas jums. Ļoti. Tātad sekojiet līdzi, ja paliek garlaicīgi zīmējiet zīmējumus, atveriet 9. lapas pusē nodarbību. Ļoti praktisks instruments, aicinājums nepazaudēt, ierakstīt savu vārdu, neatstāt, ņemt katru reizi līdzi. Tā ir mūsu dāvana jums šodien. Un glabāt viņu līdz kursa beigām, kur jūs patiešām variet piefiksēt, varbūt tās atziņas, kas jums palīdzēs vēlāk, gan savstarpēji daloties pie galda, gan arī personīgi. Tad man ļoti liels prieks, gods, ka Žozefs, kas vakar tikko atbrauc no Beļģijas, uzreiz ir pie mums misionārs, mandatēts misionārs, kas ir saņēmis no savu bīskapa sūtību un kopš cik 15 gadiem jau ir Baltijas valstīs, ļoti labi pazīst šeit Latviju, laikam nav, tāda reģiona, kur viņš nav bijis, evaņģelizēt ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, arī mazliet arī tālāk. Tad es ļoti pateicos, Jāzep, ka tu šodien esi ar mums, mūsu vidū, un vārds tev. Labvakar, lai slavēts Jēzus Kristus. Man lielā prieks būt ar jums un vēl būt Latvijā. Es mīlu Latvijā un visi cilvēks ļoti labi. Dievs ir labs, ir ļoti labs. Amen. Bet man vajag mūsu tulks, tas paldies. Voilà, aujourd'hui nous avons le thème Pourquoi Jésus est mort. Šodien mūsu tēma ir Kāpēc Jēzus ir miris. Beaucoup de gens portent souvent une croix. Ļoti bieži jūs esat ievērojuši cilvēku nesā krustiņu. Il y en a qui portent une croix. Vai ir šeit tādi, kas nesā? Ir jums krustiņi, paceliet rokas? Dzied daudz cilvēku. Donc maintenant, depuis plusieurs siècles, la croix est devenue quelque chose de beau comme ça, très artistique. Kopš daudziem gadsimtiem krusts tagad ir palicis kaut kas ļoti skaists, pat teiksim mākslinieciski tāds uzrunājošs, to izrotā, un tas ir pazīstams. Mais imaginons que quelqu'un a été pendu. Bet iedomāsimies, ka tieši uz krusta kāds tika pakārts. Est-ce qu'on va porter alors une potence? Vai tad mēs varētu nesāt tādu spīdzināmo rīku, uz kura cilvēks ir miris? Une chaise électrique? Est-ce qu'on va porter une chaise électrique? Vai mēs leposimies ar moku rīkiem, piemēram, vai mēs nesātu elektrisko krēslu līdzi? Quelqu'un qui, comme si Jésus avait été coupé la tête, est-ce qu'on va porter une hache? Vai, piemēram, ja Jēzum tiktu nocirstu galvu, vai mēs lepotos ar, piemēram, cirvi? Vous voyez, donc, pour montrer que la croix était quelque chose de très choquant. Tad es to jums saku tāpēc, lai jūs pievērstu uzmanību, ka īstenībā krusts, īpaši tajā laikā, bija kaut kas ļoti šokējošs cilvēkiem. Les premiers chrétiens n'avaient pas de signe de croix comme ça. Pirmiem kristiešiem nebija pazīstama šī zīme, viņi katrā ziņā to nenesā, to nelepojās. Leur signe était le poisson. Ziniet, ka viņu pirmā zīme bija zivs. Et même les Romains ont aboli la croix en 1315 parce que c'est humiliant, trop dégradant. Un ziniet, paši romieši, kas izdomāja šo tādu ļoti spīdzinošo nāvi uz krusta, 315. gadā to atcēla, uzskatot par pārāk necilvēcīgu un nežēlīgu. Et pour nous, j'ai rencontré déjà des amis juifs, des frères juifs qui ne supportent pas la croix. Un ziniet, es satieku arī jūdus, un viņi no savas puses nevar paciest krustu, kad viņi to redz. Ils trouvent ça choquant que si quelqu'un à Jérusalem porte une croix. Viņi īstenībā diezgan asi pat reaģēja, redz, kad Jeruzalemē staigājot, kāds staigā ar krustu. Or, justement, le crucifix, c'est au centre de notre foi chrétienne. Bet patiesībā tieši krustā sistais krusts ir kā zīme, kas ir mūsu ticības centrā. C'est bien compris, c'est vraiment, il n'y a pas de bénédiction sans la croix. Tiešām mēs pat nevaram saņemt svētību, Dieva mīlestību un palīdzību, ja mums nav krusta. Tous les droits que nous avons viennent de la croix. Visas mūsu tiesības, kā kristiešiem, nāk no krusta zīmes. Si quelqu'un dit j'ai droit à ça, ou à ça, ou à ça, si Jésus n'est pas mort sur la croix, il n'aurait pas droit à ça. Ja kāds saka, man ir tiesības uz to, ja Jēzus nebūtu miris uz krusta, mums nebūtu nekādu tiesību.
Et quand on voit la mort de Jésus est plus poignante que sa vie. Un jūs redziet, ja mēs tā uzlūkojam Jēzus dzīvi, tad viņa nāve ir daudz vairāk izaicinoša un uzrunājoša kā viņa paša dzīve. Tout le Nouveau Testament concerne surtout la mort de Jésus. Visa jaunā derība īpaši izceļ Jēzus nāvi. Dans l'Eucharistie, qu'est-ce que nous célébrons? C'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Euharistijā, ko mēs tikko arī svinējam svētā misē, ko tad mēs svinam? Jēzu, kas ir miris un ir augšām celēs. C'est le corps brisé et le sang versé. Mēs izsakām to ar maizi, kas kļūst par Kristus miesu, ko mēs laužam un runām par asinīm, kas ir izlietas par mums. Et souvent les églises ont été construites en forme de croix. Jūs ziniet, ka pat baznīcas tiek celtas krusta formā, lai atgādinātu šo noslēpumu. Et Saint Paul en Corinthiens 2:2, Un apostols Pāvils Korintiešiem 2:2 il dit saka tā. Donc il dit, je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué. Es neko negribu zināt, izņemot Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Ce qui est absolument la folie pour des gens dits normaux. Un jau tajā laikā tā bija pilnīga neprātība, teiksim, tiem cilvēkiem, kas dzīvoja, tas likās ārprāts. Et en quoi la mort de Jésus est différente, par exemple, de la mort de Socrate? Un mēs varam pajautāt, ar ko tad Jēzus nāve atšķirās no daudz citu cilvēku, ievērojumu pazīstamu cilvēku nāvi, kā piemēram Sokrats, Ou par exemple les martyrs, vai piemēram daudzi mocekļi, nomocīti cilvēki, ou les héros de guerre. piemēram karā, kas ir atdevuši savu dzīvību kā varoņi glābjot citus. Kāda ir starpība? Le Nouveau Testament dit très clairement, il est mort pour nos péchés. Svētie raksti jaunā derība īpaši uzsver, ka Jēzus ir miris mūsu grēku dēļ, par mūsu grēkiem. Et de la même manière que nous sommes habitués à voir une croix, nous sommes habitués à entendre, sur les chrétiens, entendre cette parole, il est mort pour nos péchés. Un tik bieži, kā mēs kristieši uzlūkojam krusta zīmi, tik bieži mēs arī šajā krustā redzam šo mīlestības apliecinājumu. Jēzus ir miris, lai glābtu mūs no grēka. De quoi s'agit-il finalement la croix? Par ko tad īsti ir runa, ja mēs skatāmies krustu? La réponse peut être dite en un seul mot. Atbilde varētu būt vienīgā vārdā. Parce que Dieu nous aime. Tāpēc, ka Dievs mūs mīl. Parce que Dieu nous aime. Tāpēc, ka Dievs mūs mīl. Tāpēc Dievs mūs mīl. Amen. Amen. Et la Bible, toute la Bible, dit Saint Augustin, Un visa Bībele, to saka Svētais Augustīns, dans son entièreté, visā savā pilnībā, savā kopumā, ne parle rien d'autre que de l'amour. nerunā ne par ko citu, kā tikai par Kristus mīlestību. L'amour de Dieu est la réponse ultime à tous les pourquoi. Tad Dieva mīlestība ir galējā Dieva atbilde visiem kāpēc. Et dans Jean 3,16, Un Jāņa evaņģēlijā 3.16 mēs zinām šo svēto rakstu Dieu a vietu. tellement aimé le monde. Dievs tā mīlēja pasauli. Tant aimé les passables. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire. C'est nous. Tad, tā pasaule esam mēs. Tad viņš mūs mīl. Il a donné son fils. Ka viņš deva savu dēlu. Je vais revenir plus tard ce que ça veut dire. Es atgriezīšos pie šīs domas mazliet vēlāk. Alors, où est le problème? Tad, kur ir šī problēma? Uzstādīsim sākumā šo jautājumu. Et beaucoup de chrétiens, j'ai des amis même qui parlent comme ça, ils disent, tiens, je ne fais rien de mal. Daudzi kristieši, un arī pat mani draugi, kurus es pazīstu, viņi aptuveni spriež tā. Es neko ļaunu neesmu darījis, es esmu labs cilvēks. Bon, je fais des péchés comme tout le monde. Protams, es mazliet grēkoju, kā visi to dara šajā pasaulē. Pas puisque tout le monde le fait, c'est pas tellement Bet grave. tā kā visi to dara, tad tas nemaz tik briesmīgi nav. C'est pas grave. Tas taču nav labi. On n'est pas des criminels comme Mēs neesam tomēr noziedznieki. on ne fait pas des scandales. Mēs netaisam skandālus, mēs neizaicinām nevienu. J'essaie d'être sympathique. Es mēģinu būt simpātisks, patīkams citiem. Mais pour comprendre la croix de Jésus, Bet, lai saprastu Jēzus krustu, il faut revenir au problème le plus grave ir jāatgriežas un jāmeklē dziļāka problēma, auquel tout homme est confronté. pie kuras, tātad ar kuru ir konfrontēts jebkurš cilvēks šajā pasaulē. Soyons honnêtes. Būsim godīgi. Reconnaissons que nos actes ne sont pas tellement justes. Atzīsim, ka mūsu rīcība nevienmēr ir tik tīra, skaidra un pareiza. Et vous savez,
le mal qu'on peut faire le plus subtil, Un ziniet, ka ļaunums, ko dažreiz var tik izsmalcināt, izdarīt, c'est là où l'on croit avoir raison. bieži vien tieši tajā vietā mēs domājam, ka mums ir taisnība. Il y a tout récent, par exemple, pour une petite histoire, Mazs stāstīņš, pavisam nesen. je connais une famille Es pazīstu vienu ģimeni, et où l'homme, un frère d'un frère, il a eu une attaque au cerveau. kur vienam ģimenes loceklim, tātad cilvēkam bija smadzeņu, teiksim, infarkts. Ja? Et la femme de cet homme qui a eu l'infarctus a téléphoné à son frère. Un tātad šī cilvēka sieva, kuram bija infarkts, tātad zvanīja viņa brālim, Qu'il a une attaque au cerveau. kā viņam ir šī problēma. Et alors, ce frère-là, qui a toujours l'habitude de mettre sur l'internet, Un šis brālis, kuram bija tāds paradums vienmēr būt internetā, kas arī citus aicināja uz lūkšanu, demander que tout le monde prie pour lui pour sauver, viņš sacīja, qu'il ne soit pas paralysé. tātad, lūdzieties visi, ko viņš pazīst, viņš izsūtīja tādu ziņu caur internetu, lai viņš netiek paralizēts. Alors ça, le fait qu'il a publié ça sur l'internet a eu un tel effet négatif sur la famille. Un ziniet, tas, ka viņš to publicēja, izraisīja tik lielu spiedienu uz ģimeni, viņam bija tādas problēmas, Que la personne est accusée par sa famille, la personne qui a voulu sauver son frère est accusée par sa propre ka tas famille. cilvēks, kas to izdarīja, tika notiesāts, nosodīts no savas ģimenes. Viņš it kā gribēja labu, bet viņš saņēma pilnīgi pretējo. C'est comment tu as pu donc, publier ça, c'est grave, et on ne parle plus avec toi. Sacīja, kā tu to iedomājies, tu to iznesi publiski, un mēs tagad tevi vispār nerunāsim, tu tiec izslēgts no mūsu ģimenes loka. Voilà. Et ces gens-là sont convaincus qu'ils sont dans le droit, que ce qu'ils font, c'est bon. Un viņi ir pārliecināti, ka tā, kā viņi rīkojas, tas ir pareizi. Saint Paul dit clairement au Romains chapitre 3, 23, Apostols Pāvils ļoti skaidri to saka Romiešiem 3:23. tous ont péché. Visi ir grēkojuši. Tous. Visi. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Un visiem ir atņemta, jeb zaudēta Dieva godība. Tās trūks mums visiem. Si nous nous comparons à d'autres personnes, à des criminels, bien sûr, on pourrait croire que nous sommes encore bons. Ja mēs, piemēram, sevi salīdzinām varbūt ar lieliem noziedzniekiem, kas sēž cietumā, kas tiesām ir notiesāti, mēs varam domāt, ka mēs tomēr esam labāki kā viņi, vai esam labi pret viņiem. Et si on se compare à Jésus, Bet, ja mēs sevi salīdzinām ar Jēzu, il faut voir à qui on se compare, un parasti tieši attiecībā uz viņu sevi vajag salīdzināt, on va découvrir que, mon Dieu, je suis quand même un pécheur. un mēs tad atklāsim, ka es tomēr esmu grēcinieks. La Bible dit donc en Romains chapitre 3, Romiešu 3 vēstulē il cite, Saint Paul cite l'Ancien Testament. apostolis Pāvils šeit citē veco derību. Il n'y a pas un juste, Nav neviena pas pasaulē même un taisnīgā. seul. Nav it neviena. Tous sont dévoyés. Visi ir korumpēti. Tous ensemble pervertis. Visi, ja tā var teikt, ir ievainoti. Pas un homme de bien. Neviens nav labs. Pas un seul. Neviens, it neviens. L'essence du péché, c'est la révolte contre Dieu, finalement. Zinām mērā, grēks ir tas, kas mūs nostāda tādā sacelšanās stāvoklī, pretrunā pret Dievu. Vous savez, quand moi j'étais ermite, Kad es kādu laiku pavadīju kā vietunieks, eremīts, et quand j'ai vécu avec des personnes handicapées es mentales, dzīvoju ar cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības, invalīdiem. j'ai perdu toutes mes illusions sur moi. Ziniet, man pazuda visas ilūzijas, kādas man bija pašam par sevi. J'étais horrifié de moi-même. Es zinām mērā nobijos pats no sevis, kāds es esmu. Heureusement que Jésus est là. Bet paldies Dievam, ka Jēzus bija. Si vous mettez par écrit tous les pensées que vous avez déjà Ja faites, jūs kādu reizi paņemiet, pierakstiet tās domas, kas jums ir, et tous les petits actes que vous avez déjà faits, un visas tās lietas, ko jūs izdariet, pat ja tās ir mazas, et vous publiez ça, un jūs tās publicējat, vous apparaissez comme un monstre. jūs atklājieties kā liels monstrs. Même les gens les meilleurs. Pat vislabākie cilvēki, kas ir šeit. Et c'est justement les saints Un qui le tieši savent très bien. to vislabāk saprot, ziniet kādi cilvēki? Svētie. Mère Thérèse de Calcutta, Piemēram, Saint François d'Assise, Francisks pas no d'illusions Asīzes, sur eux-mêmes. Kalkutas Terēze, viņiem nebija ilūzijas pašiem par sevi. Ils pleurent sur leur péché. Viņi raudāja par savu grēku. Heureusement qu'il y a Jésus. Un paldies Dievam, ka ir Jēzus. Alors,
Quelles sont les conséquences de ce péché? Kādas ir grēka sekas? On peut le résumer en 4 points. To var rezumēt 4 punktos. Que vous trouvez devant vous. To jūs atrodiet grāmatās. Le premier, c'est le péché Un pirmkārt, grēks, pollue. ja tā var teikt, piesārņo. C'est-à-dire, on va regarder, en comparant les uns avec d'autres, on dirait oui, mais je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Dažreiz mēs tā varam teikt, es nedaru to. Si je regarde les 10 commandements que je confesse au prêtre, bon, c'est toujours les mêmes péchés, c'est pas tellement grave finalement. Es paskatos, 10 dievu baušļu, vairāk mazāk es to izpildu, dažreiz vienu es neizpildu, tur vienmēr es arī izsūdzu, tas maz nav tik slikti, es kā sāku domāt, ka, es tīri labs. Saint Jacques est très clair là-dessus. Jākaps runā ļoti skaidri šeit. 2:10. Viņš saka 2:10. Il dit, progresser un seul péché, c'est progresser toute la loi. Izdarīt vienu grēku patiesībā nozīmē izdarīt visus grēkus. Si je me souille, c'est pas important avec quoi je me souille, je suis souillé. Tout Ja, mon être piemēram, souillé. es sasmērējos, nav nozīmes, ar ko es sasmērējos, bet viss es esmu sasmērējis. C'est un peu comme un poisson que je prends, ça va souiller tout mon corps. C'est pas seulement une partie de mon corps. Ja, piemēram, es ar kaut ko sasmērējos, saindējos, ja es ņemu indi, tad nav kāda ķermeņa daļa, bet viss ķermenis tātad cieš no tā, ko es saņēmu organismā. C'est toujours tout le corps qui doit. Tad viss ķermenis, viņam jātiek šķīstītam. Et le péché n'est jamais privé. Un grēks nekad nav privāta lieta. Ça va concerner tout le monde. Tas skar visus cilvēkus. Tout le monde, si plusieurs personnes dans un bateau, un fait un trou dans le bateau, il ne peut pas dire c'est privé. Iedomājieties, ja kāds uz kuģa, izdomāja izdopt caurumu, ja? Viņš nevar teikt, ka man tā, priekš manis gribās un nekas priekš citiem nenotiks, ja? Viņš urbi un visiem būs. Voilà, donc, il y a ces choses-là. Donc, Saint Marc, il donne toute une liste